Sveiki visiem! Hello everyone! My name is Andris and I have something for you. Geologist, active lifestyle enthusiast, love to learn, love to teach. This will be my story about one great mountain hiking route. So my voice in this presentation will be in Latvian language. However, all descriptions for your convenience only English. By the way, Latvian speakers are something only around 2 million on the planet Earth, what is not more than 0.025% of us. So if you are an English speaker or maybe only a reader, this is definitely for you. There will be great descriptions, tons of pictures, graphs, videos. So just focus and enjoy. Sveiki, draugi, esam atpakaļ. Kā jau sapratāt, Andris, ģeologs, aktīva un veselīga dzīvesveida piekritējs, izmantoja katru iespēju mācīties, apgūt kaut ko jaunu. Tajā pašā laikā varbūt pat vēl mazliet vairāk izbaudu procesu mācīt. Un tieši tāpēc ķersimies pie lietas. Šis kalnu pārgājiena apskats nebūs vienkārši apskats par noteiktu maršrutu, bet tā kā tas ir pirmais no manis iecerētās sērijas, tad te ievaddaļā parunāsim jau mazliet arī par pašiem pamatiem. Tātad, lai izprastu, kā veidojās kalni, kādi procesi ir tam visam apakšā, pēc tam nonāksim jau tuvāk pašiem Tatriem, kur tie atrodas, kādā pasaules daļā, kādā Eiropas daļā, un kas ir augstie Tatri, sapratīsim, kā arī mazliet parunāsim par to, kā tad tieši Slovākijā tiek aprakstītas šīs te kalnu takas, maršruti, tāda kā vārnīca mazliet. Tad nonāksim jau līdz pašam galvenajam šī darba elementam, kas ir konkrētais maršruts. Tas tiks aplūkots ļoti detalizēti ar grafikiem, ar video. Noslēgumā sekos manis paša piedzīvotais, tātad šie te secinājumi, kas ir, ko es noteikti rekomendētu nākošajiem ceļotājiem konkrētajā maršrutā. Un arī esmu izveidojis tādu kā vērtēšanas sistēmu, kurā tad centīšos novērtēt šo maršrutu, un šī sistēma man kalpos arī jau turpmākajiem pārgājieniem, un tas jau attiecīgi dos iespēju salīdzināt maršrutus savā starpā. Tātad ievada daļa – globālās lietas. Kas ir plātņu tektonika? Kontinentu drifts, superkontinenti, plātņu attālināšanās un satuvināšanās. Šie ir procesi, ko jau pirms vairāk kā 100 gadiem aprakstīja Alfreds Wegeners. Tā bija viņa teorija, kas ilgu laiku netika atzīta, dažādos veidos noliegta, kā jau nereti viss jaunais. Jo valdošie uzskati bija mazliet citā virzienā. Ja tieši runājam par zemes, kontinentu, sauszemes un okeāna attiecībām, tad līdz šī te kontinentālā drifta teorijai bija citas. Viena no tām bija, piemēram, tas, kad kontinenti nevis pārvietojās, bet tur, kur ir okeāns, tur kontinents vienkārši nogrimis. Ja, un tad sauszeme ir tā kā paceltā. It kā liekas diezgan loģiski, vai ne? Kaut kādā brīdī. Bet tad laika gaitā pienāca 60. gadi, un šis viņa pirms apmēram 50 gadiem izvirzītais pieņēmums jau tika atzīts pilnībā. Un tātad tas mums balstās tieši
kontinentālajā driftā. Tas nozīmē to, ka kontinenti pārvietojās. Un kas mums vēl 60. gados, kādas tehnoloģijas parādījās, varat jau padomāt mazliet, kas arī apstiprināja šo teoriju, protams. Un arī, ja šobrīd paskatāmies uz pasaules karti, kādas ir kontinentu robežas, tad ir pilnīgi noteikti skaidrs, ka daudz viet tās kaut kādā jocīgā veidā kopē vienu otru, vairāk vai mazāk. Un tad jā, par šo saskanīgo pusi, vizuāli saskanīgo, ja palūkojamies kaut kur no augšas, tad tieši tā tas arī izskatās. Krasta kontūru līnijas mēdz ļoti dublēt vienu otru. Vēl vairāk, kad tika veikti pētījumi, tika analizēti precīzāk nogulu miežu slāņi, kas atklājās gan vienā, gan otrā okeāna pusē. Un kad tur tika saskatītas līdzības, pat vienādības daudz viet, kad šajos iežos tika atrastas ar vienādu vecumu datētas fosīlijas, jeb dzīvnieku tā laika dzīvo organismu pārakmeņojušās atliekas, tad tas, protams, viss liek domāt, jā, ka šeit ir bijis kaut kas kopīgs kādreiz. Tātad šis kopīgais mūs diezgan automātiski noveda pie vienkāršām kalkulācijām. Tad cik ātri šie kontinenti pārvietojās, jeb litosfēras plātnes, cik ātri tās pārvietojās. Un, kad mēs sākam novērojumu šajā jautājumā, tad atklājās diezgan skarba patiesība, ka šis ātrums ir ļoti, ļoti mazs. Īpaši priekš cilvēka dzīves mazs. Tātad tie ir miljoniem, desmitiem, simtiem un vēl vairāk miljoniem gadu. Kas lielā mērā izslēdza automātiski dažus pieņēmumus, jeb teorijas, jeb spekulācijas par Zemes vecumu, kur tas tika lēsts tikai dažos tūkstošos gadu. Protams, šāds pierādījums, un es pat gribētu teikt fakts, jā, par litosfēras plātņu kustības ātrumu uzreiz mums šo planētas Zeme vecumu atsvied atpakaļ uz miljardiem gadu, un šajā gadījumā šobrīd tie tiek lēsti aptuveni 4,5 miljardi gadu tieši planētai Zeme. Nemaz nerunājot par galaktikas, citu galaktiku un kopumā visuma vecumu, kas ir vēl krietni vairāk. Tātad būtisks moments, ko ir jāatzīmē, kā zinātnes atklājumi vienā sfērā uzreiz izgaismo plašāku jautājumu loku, un mēs esam spiesti risināt arī tos. Tātad klasiska uzskatu, zināšanu evolūcija laika gaitā, kas cilvēks līdz šim ir piemeklējusi. Tātad ļoti būtiskas, ļoti radikālas izpratnes maiņa par to, kur mēs atrodamies un kas viss šis ir. Bet viennozīmīgi nekas jau nav beidzies. Litosfēras plātnes turpina pārvietoties. Cilvēki turpina uzdot jautājumus par citām lietām, jo nezināmā vēl ar vienu netrūkst. Lai vai kā, šis nu gan ir slēgts jautājums, ir faktiski pierādīts, nu jau ir iespējams fiksēt šīs plātņu pārvietošanas ātrumus, visas šīs struktūras, kas veidojās seismiskās aktivitātes zonās, tātad tajās zonās, kur plātnes satiekās vai attālinās viena no otras. Viss, kas saistīts ar zemestrīcēm, vulkāniskām aktivitātēm un visiem pārējiem tālākajiem izrietošajiem procesiem, ļoti bieži katastrofāliem priekš cilvēka un vispār dzīvās dabas. Jā, tad šis ir notikumi, kas, vismaz kā minimums, ir
vairāk vai mazāk skaidri izcelsmes ziņā. Mēs apmēram saprotam, kas tad ir mums šeit zem kājām apakšā un aptuveni, kāda ir šī mūsu planēta Zeme. Vēl viens ļoti spilgts piemērs arī par uzskatu evolūciju. Un īstenībā, tā ir tikai teorija, vai ne? Ko mēs līdz šim apskatām, vai ne? No dabas zinātņu viedokļa par to, kā tad ir, kas ir šī planēta, kas ir mūsu pasaule un kā tā ir cēlusies. Jūs varat tam, protams, arī neticēt, vai ne? Arī tas ir demokrātiskās sabiedrībās atļauts un teiksim tā. Neviens jūs nesodīs par to, ka jūs domājat kaut kā atšķirīgi, bet tā tad vēl viens skaidrs pierādījums, ja piemērs no manā dzīvē esošām kaut kādām mācībām, skolām, ja, kur ik pa laikam skolotājs ir zīmējis šo te aplīti, vai ne, ar zināmo un nezināmo. Un šis ir vienkārši ilustratīvs piemērs, es arī to izmantoju, mazliet varbūt paplašinot šo te stāstu, nevis tikai vienkārši aplītis, bet jau pēc ļoti primitīvām formulām, ko mēs visi zinām. Bet, ja nezinām, varam atrast, tad kā mēs aprēķinām šī te riņķa līnijas garumu un apļa iekšējo platību. Ja, tad par zināmo un nezināmo ir pilnīgi skaidrs, ka paplašinoties zināmajam, pieaug arī nezināmā daudzums. Šie grafiki, kas ir atbilstoši formulām, to arī pierāda. Un tas ir galvenais šīs te manas vizualizācijas mērķis parādīt, ka lai cik arī daudz zināšanu mēs iegūtu, nezināmais arī pieaug. Attiecībā uz aprobežotību, uz visu to, kur mēs nevēlamies izzināt lietas. Un tas ir tas pirmais līmenis, kas raisa neskaitāmas problēmas, neskaitāmus sarežģījumus mūsu pasaulē, mūsu sabiedrībā, tās attīstībā. Ceļā prom no barbariskajiem viduslaikiem. Ja? Savukārt, pretstats ir šīs te cilvēki, kas vēlas izzināt apkārt notiekošo. Un tieši viņiem ir šī spēja atzīt nesaprotamā un nezināmā un neizskaidrojamā pirmkārt pastāvēšanu. Ja, tad izglītots cilvēks apzinās, cik ļoti daudz viņš nezina un cik ļoti daudz, kur viņam var nebūt 100% taisnība. Un tas ir šīs te atšķirības, kas nāk līdz ar zināšanu palielināšanos. Bet uzsvars šeit, iespējams, ka nezināmā līkne šajā gadījumā pēc formulas sanāk lineāra, visdrīzāk, kad tā nevisai labi parāda to nezināmā apjoma pieaugumu, jo tas arī noteikti varētu būt vairāk kaut kāds progresējošs, ģeometriski, nevis lineārs, bet galvenais uzsvars šiem apļiem pēc šīm formulām parādīt nezināmā daudzums tikai pieaug. Plakanās zemes piekritējiem. Protams, ka arī šo piemēru nevar nepieminēt, jo tas tik ļoti lieliski ilustrē mūsdienu sabiedrībā pastāvošo problēmu daudzveidību, kur neskaitāmos jautājumos atrodas plakanās zemes piekritēji. Pa spīti tam, kad visa viņu dzīve balstās tieši apaļās zemes sniegtajās iespējās, sākot no visa veida satelītiem, kas nodrošina gan laika atskaiti, gan navigāciju. Visa cita veida satelīti, kas saistīti ar zinātni, novērojumiem, komunikācijām, tai skaitā tas pats Starlinks vai ne, komunikācijas, militārā joma un viss pārējais. Tā ir ikdiena. Tas ir visu tehnoloģiju, mūsdienās esošo tehnoloģiju pamats. Lai vai kā, vēl ar vienu atrodas kāds, kurš noliedz šīs patiesības eksistenci un turās pie saviem uzskatiem. Un te atkal šis piemērs spilgti kalpo kā ilustrācija. Un arī attēls, bilde, tieši to arī parāda, vai ne? Tad
Tas ir lokāls skata punkts. Īstenībā diezgan loģiski atkal jāsaka, vai ne? Jo, ja tavas zināšanas ir ierobežotas, tu skaties no sava skata punkta un tici tam, ko tu redzi. Ja, bet mūsu kā homo sapiens, saprātīgā cilvēka mērķis un uzdevums būtu skatīties arvien tālāk un iegūt kopbildi, izpratni, paplašināt to pēc visām iespējām, kas mums ir dotas. Un tās mūsdienās ir vairāk kā jebkad agrāk pasaules vēsturē un pagātnē. Informācijas laikmets. Ik viens var izzināt, uzzināt, noskaidrot. Vismaz tās lietas, uz ko cilvēce šobrīd ir spējusi atbildēt. Tātad tā bija atkāpe, filozofiskā atkāpe, bez kuras es nespēju. Jo ir lietas, par kurām nevajag šaubīties, bet uzticēties zinātnē. Šī ir interesanta tīmekļa vietne, kas skaisti parāda litosfēras plātņu, pamata sadalījumu un to savstarpējās kustības. Tātad adrese ir redzama un šeit viņi iesāk ar tādu vizualizāciju, 3 dimensiju, kas pāriet pēc tam 2D plaknē un jau teiksim tā, citā projekcijā. Ko mēs te ieraugam šajā te stāstā? Sāksim ar pašām tektoniskajām plātnēm. Pieslēdzot šo datu slāni, te mēs redzam plātņu robežas. Ziemeļamerikas plātne, Dienvidamerikas, Āfrikas, arī Eirāzijas. Ja, tad mums tas ir īpaši aktuāli, šī te Eirāzijas plātne, jo atrodamies tās drošā vietā, ne tuvu malām, ja, kur varētu sagaidīt kaut kādu seismisko aktivitāti. Līdz ar to, var teikt tā, ka Latvija ir vienā no vispār veiksmīgākajām lokācijām pasaulē, kur vispār teritorija var atrasties tieši balstoties uz litosfēras plātņu sadalījumu. Tad redzams, ka tās galvenās plātnes ir lielas, 1000 kilometru platībās, dimensijās, ja, tad vairākos virzienos. Protams, pa vidu ir arī mazākas plātnītes kaut kur. Un, protams, kā jau saprotam, jo bilde ir sadrumstalotāka, jo vairāk reģions cieš no visāda veida seismiskās aktivitātes. Un par dažām no tām arī šeit varēsim mazliet vairāk pastāstīšu. Bet pirms ķeramies pie tā, tad vispirms par šīm te plātņu robežām. Kādas ir robežas? Te ir dažādi veidi robežu un, protams, ir zināmi arī to pārvietošanās virzieni, kustības virzieni. Pamatā iedavās šī te kustības daba 3 veidos. Pirmais ir diverģentā robeža, kas ir no vārda divorce, tātad sadalīšanās. Tev reiz izgaismojas zonas, kurās vietās notiek attālināšanās. Un īstenībā šis ir arī tāds viens no erudīcijas jautājumiem, ik pa laikam izskanējis ir, kas notiek ar Amerikas Savienotajām valstīm, jeb Ameriku kopumā un Eiropu. Tad Amerika attālinās vai tuvinās Eiropai. Un tad atbilde, protams, ir, ka attālinās, jo šeit pa vidu Vidus Atlantijas grēda, un šeit notiek jauna okeāniskās zemes garozas veidošanās, jo no zemes dzīlēm izplūst materiāls, savukārt virsējās daļas attālinās viena no otras. Tātad, jā, protams, pareiza atbilde ir, ka Amerika attālinās no Eiropas. Tad ir vēl cita veida robežas, kas ir konverģentās, jeb īstenībā tieši arī mūsu kontekstā, mūsu kalnu veidošanās stāsta gadījumā ļoti svarīgas, ja, kur šīs plātnes sadurās. Un, protams, ka tur tas materiālam kaut kur ir jāpaliek, un tur veidojās sablīvējumi, sabiezējumi kalni arī tā skaitā. Bet, jebkurā gadījumā, to visu pavada spēcīgas sprieguma izlādes, kas, protams, saistās tieši ar zemestrīcēm. Tad ir vēl trešā, kas varbūt ir retāka situācija, bet spilgts piemērs ir Kalifornija,
Jā, tātad plātnes viena gar otru pārvietojās tātad horizontālā veidā un tā kā noslīd. Kas arī, protams, rada tās pašas zemestrīces, vienkārši citāda rakstura šī te kustība. Nu tā kaut kā, tāda ir šī te pārvietošanās bilde šajā mazajā spēļu laukumā, ko sauc par planēta Zeme virsmu, garozu, jeb, cieto daļu, līdz kā mēs arī nonāksim nākošajos slaidos mazliet, varbūt kādam atklāšu noslēpumu vai sagraušu ilūzijas par to, uz cik stabilu objektu mēs vispār atrodamies. Ja, bet tad kopumā šī pārvietošanās bilde ir tikko redzētā, tad pievēršamies mazliet visiem labi zināmo dabas katastrofu izplatībai un sāksim tieši ar zemestrīču izplatību. Tātad te mums attēlojās zemestrīces lielākās, kur tās notiek, un atkal tad redzam ir tāds noteikts raksts. Savienojot tās ar litosfēras plātņu robežām, rodās salīdzinoši neapstrīdama atziņa, ka vairums no zemestrīcēm ir tieši litosfēras plātņu sadursmju vai attālināšanās vietās, jebkurā gadījumā tur arī notiek seismiskā aktivitāte. Runājot turreiz par zemestrīcēm, tad tur ir vēl ļaunāk īstenībā, jo ne tikai tur, kur tieši tās notiek, šīs dabas katastrofas piemeklē ļoti daudzus iedzīvotājus, bet, kā piemērs, man ļoti populāras zemestrīces, kas notiek šeit arī tātad okeāniskajā daļā, kur it kā tiešā veidā cilvēki nedzīvo tieši okeānā, vai ne? Bet, ja piemēram šajā te vietā notiek zemestrīce, kuras hipocentrs atrodas tālu zemes dzīlēs, kaut kur zem okeāna, epicentrs, tas ir projekcija pret virsmu, tātad epicentrs kaut kur te, piemēram, uz dienvidiem no Indijas, un tad jau nākošā ārkārtīgi postošā dabas katastrofa ir tsunami. Ja, šie te tsunami viļņi, kas tad izplatās riņķveidā apkārt epicentram uz visām pusēm. Un tad, protams, tuvējie piekrastes rajoni, Indija, šīs te salas visas, kas ir okeānā, un ļoti plaši bieži cieši arī pie Japānas krastiem tieši tas pats vērojams. Var sakot, daudz viet tieši tsunami ir lielākais drauds, kas apdraud populācijas, un ar vulkāniem ir ļoti līdzīgi, tātad te jau arī izplatība ļoti saistīta ar litosfēras plātņu saskarsmes vietām, bet ne tikai. Turpinājumā dažas bildītes no mana personīga arhīva. Kipras sala, tātad vidusjūras austrumu daļa. Kipras centrālā zona, kur atrodas kalni, un šis ir muzejs, kas ir veltīts seismiskajai aktivitātei, seismoloģijai, ģeoloģijai un tā tālāk. Ar visām šīm te interesantajām lietām saistīts eksponāti, ilustrācijas un tā tālāk. Kā viens no ilustrācijām tieši par seismisko aktivitāti ir šis te stends, kur var apmeklētājs uzkāpt ar kājām, palēkāt un tad iekārta reģistrē šīs te kustības un parāda tās uz ekrāna. Šajā gadījumā te tieši pretī ekrāns nedarbojās, bet man ir liels aizdoms, ka tas ir šis ekrāns, jo, kā redzams, tieši pēdējā brīdī ir ļoti izteiksmīgs vibrācijas pieaugums. Es domāju, ka tas ir nevis īstā seismiskā stacija, bet tieši šis te tātad informatīvais stends. Savukārt tepat blakus gan ir karte, viena no tām sauktajām live, jeb dzīvā monitoringa kartēm. Tādas platformas ir dažādas, ikvienam apmeklētājiem tīmekļa, jeb interneta apmeklētājiem pieejamas, kur var redzēt zemestrīču izplatību, jeb to reģistrēšanas faktu visā pasaulē, šajā gadījumā Eiropas mērogā. Tātad, jā, tas ir tas stāsts par to, ka reģistrēt mēs varam ļoti daudz ko, sensori visdažādākie, kas sūta mums informāciju, bet jau par notikušu faktu. Prognozēšana vēl ar vienu ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums un liels izaicinājums. Mums, kā cilvēkam, kā civilizācijai, ar vienu mērķi – pēc iespējas būt gataviem un pasargāt savas dzīvības šo te tuvojošos postošo katastrofu
laikā, bet, kā saka, ne visu var prognozēt. Ar laika apstākļiem ir vieglāk. Šajā jomā mums ļoti palīdz satelīti, mērierīces, kas mums ir kosmosā. Mēs varam vērot gaisa masu pārvietošanos, gaisa augsto, silto fronšu izplatību, kustības, anomālijas un tādā veidā jau redzēt. Un tad, kad šie te orkāni, piemēram, izveidojas, arī jau no satelītiem var lieliski redzēt, kur tas atrodas, kur ir tā centrs, kurā virzienā tas pārvietojās un aptuveni prognozēt skartās teritorijas ar zemestrīcēm nekā tam līdzīgi. Virzoties tālāk, tad beidzot esam aizrakušies līdz tam pašam pamatam. Kāpēc tad vispār litosfēras plātnes kustās? Protams, ka dēļ planētas Zeme nestabilās iekšienes, dēļ tās uzbūves. Tātad tur mums ir gan cietāki, gan šķidrāki slāņi, plastiskāki slāņi, un tad pavisam cietā Zemes garoza, ja litosfēra ir pavisam plāna zona. Ja paskatāmies attiecībā pret planētas Zeme rādījusu, kas ir virs 6000 km, atkarībā kuru asi mēram, tad Latvijas teritorijā šī Zemes garoza ir tikai daži 10 kilometri, 40. Un okeānos, īpaši vietās, kur veidojās jauna Zemes garoza, tie var būt pat tikai 5 kilometri, cietās daļas. Savukārt, 100 ir tur, kur ir jau pārsvarā kalnu reģioni, kas ir jau kontinentu zonas. Un tieši tā, materiāla plūšana Zemes iekšienē ir tas, kas liek pārvietoties tās garozas fragmentiem. Un vēl ilustrācijai parādīšu šo te vienu video, kur arī tāds vispārināts, vienkāršots, bet uzskatāmi parāda, kā tad notiek šī te plātņu sadursme un tieši kāpēc tie kalni veidojās. Tātad kolīzija un materiālam kaut kur ir jāpaliek. Tad šis vairāk tieši par Himalajiem. Tad varam vērot, kā tas, protams, datoru grafika mazliet pātrinātā veidā, varētu teikt. Un tad jau kā tas viss nonāk līdz rezultātam. Un kopumā ir tā, ka jo kalnu smailes ir asākas, izteiktākas, tad tie ir jaunāki kalni, relatīvi jaunāki. Un kur ir kalnu grēdu vecās daļas, tad tie jau ir tādi vairāk nopaļoti. Visdažādāko eroziju ietekmē laikapstākļi, vēji, lieti, fizikālās, ģeoķīmiskās un visas pārējās ietekmes, kas skar mums objektus dabā. Tad tas ir tik tālu. Viss plūst un mainās. Un te ir ilūziju sagraušanai līdz galam, ilustrācija aptuvenās proporcijas, ko jau minēju, Zemes kopējais izmērs, attiecība pret to nelielo cieto daļu, ko mēs staigājam. Bet, draugi, nomierināmies. Pirmkārt, beidzot esam tikuši jau mazliet tuvāk pašiem Tatriem, par ko ir vispār šis stāsts. Otrakārt, Eiropas centrālā daļa ir drošs reģions. Tātad seismiskā aktivitāte nav tādā līmenī, lai tā būtu bīstama. Tālāk. Tad, lai saprastu labāk šo, pievienosim vienu attēlu par mums interesējušo zonu. Un šis attēls ilustrē alpīdās oroģenēzes, jeb kalnu veidošanās vietas, laika, telpas ilustrācija. Un, kā jau saprotat, viss ir ārkārtīgi saistīts, sākot no Spānijas Pireneju kalniem, cauri Alpiem, cauri Kaukāzam, un tas viss turpinās jau arī tālāk līdz pat Himalajiem un vēl tālāk uz leju. Tad tas ir tas pats stāsts par litosfēras plātnēm, kuras jau mēs iepriekš detalizēti aplūkojām. Un, ja mēs pievienojamies tātad klāt jau tuvāk šai zonai, tātad tas, ko mēs redzam, Karpatu kalnu grēdu sistēma ir salīdzinoši nomaļas šai te
alpīdai lūzumu un kroku zonai. Un attiecīgi tad varētu tikt uzskatīta kā viena no mazāk aktīvākajām, mazāk izteiksmīgajām. Bet, kā pēc tam redzēsiet jau mūsu pārgājiena apskatā, vēl ar vienu gana izteiksmīgai uz tādu kalnu lielvalstu fona, kā piemēram Latvija ar saviem paauguriem vai pārējās Baltijas valstis. Bet jā, tā tad ir jāsaprot objektīvi, kur mēs esam visā šajā stāstā. Kopumā šī kalnu veidošanās tiek saistīta ar vēlā mezozoja ēru, kas varētu būt krīta periods, un attiecīgi tad apmēram 100 līdz 150 miljonus gadu veci šie te veidojumi varētu būt. Un jā, tā tad vesela sistēma no daudz dažādām kalnu grēdām. Karpati. Pietiekami apjomīga vienība, kā redzam, skar vairākas valstis – Polija, Ukraina, Rumānija, Ungārija, mazliet arī Čehijā, Karpatu kalnu pati rietumu daļa, un tad šī te ir jau Karpatu kalnu sistēma. Ja runājam par Tatriem, tad kopumā arī Tatri ir vairāki, ne tikai augstie, tātad mums ir rietumu Tatri. Uzreiz paskaramies mērogus, tā ir tikai maza daļiņa no Karpatiem, vai ne? Tad ir zemie Tatri, arī neliela daļiņa, un augstie Tatri. Jā, tātad tas viss, ko mēs ieraugam šeit, tie ir mūsu Tatri. Pret Karpatu kopējo teritoriju ļoti neliela daļa, bet, kas interesanti un zīmīgi, pati augstākā daļa virs jūras līmeņa. Jā, tātad aizmirstam par Karpatiem, esam nonākuši beidzot līdz Tatriem. Par zemajiem un rietumu es domāju, ka vairāk nerunāsim. Aizmirstam arī par tiem un beidzot pievēršamies augstajiem Tatriem. Lai saprastu, kur tas atrodas, Polija, visiem zināmā Zakopane, ja, un Slovākija. Robeža iet tieši Tatriem, var teikt, pa vidu, un viens no izteiksmīgiem objektiem ir Risī smaile, kas atrodas tieši uz pašas robežas starp Poliju un Slovākiju, un kas ir, protams, augstākā virsotne Polijā. Savukārt Slovākijā un visos Tatros, un īstenībā, kā jau tikko noskaidrojām, visos Karpatos, augstākā virsotne ir Gerlahovskija štit, nezinu, cik pareizi izrunāju, bet šī te smaile, kas sniedzās 2655 metrus virs jūras līmeņa. Tad tas ir tādi galvenie orientieri šajos te augstajos Tatros. Un tā tad, jau beidzot mēs tuvojamies mūsu maršrutam. Uz šī fona, uz augstāko smaiļu fona, tas varbūt šķitīt necils, bet kā tas viss ir dabā, to jūs redzēsiet gan šajā turpmākajā gadījuma izpētē, pie kā mēs pavisam drīz nonāksim, gan arī, protams, arī pašiem. Iesaka doties uz šajieni, jo ir absolūti skaista vieta, izteiksmīga vieta. Īpaši Baltijas valstu iedzīvotājiem ļoti sasniedzama vieta, jo ja mēs vienkārši aplūkojam, cik un kur tas atrodas no mūsu valsts, vienkārši uzskatāmi, tad tās ir tuvākās tik augstās virsotnes, ko mēs varam sasniegt kaut kādā veidā. Kaut vai, piemēram, otru alternatīvu, kas būtu, piemēram, uz Norvēģijas augstākajiem kalniem, tie ir virs 1000 kilometri. Savukārt te līdz Tatriem ir zem 1000 kilometri. Tātad pa taisnu līniju. Protams, pa ceļiem un neceļiem tas jau ir cits stāsts, bet kopumā tuvāk nekā augstāka nav. Nu lūk, tātad beidzot varam ķerties klāt vēl interesantākām lietām, un tad esam pie mūsu maršruta. Un tas iezīmējās te.
Tātad, kā redzam, ne pavisam, ne tā augstākā virsotne, bet gan Ostravas sedliene. Tie, kas tiecās pēc augstiem kilometriem, bet kilometriem un augstiem metriem, protams, tas nav iekārotākais mērķis, bet, kā vēlāk arī redzēsiet, tie, kas vēlas aplūkot no malas Tatru kalnu grēdas augstākās smailes, tad šī ir lieliska vieta, no kuras pavērties uz pašām augstākajām smailēm, gan arī jau uz dienvidiem, uz plašajiem līdzenumiem, kas paveras tur tālāk, dienvidu virzienā, jo te, kā ar nāzi nogriezti, šie te kalni beidzās, un tad seko plaša ieleja līdz nākošajiem kalniem, un izteiksmīgam reljefam tur ir aptuveni 20–25 km. Tātad visu šo ieleju var skaisti aplūkot no mūsu šī maršruta galamērķa, kas ir Ostravas sedliene. Tātad, bet lai uz to nokļūtu, tad, protams, mēs dodamies no kādas vietas, kur var piebraukt ar automašīnu, un tad tā ir vieta, ko sauc par Štrbske pleso. Par terminiem, kas ir štit, kas ir pleso, par to parunāšu vēl mazliet vairāk atsevišķā slaidā, bet tā tad ir vieta, līdz kurai var piebraukt, protams, aprīkot ar visa veida infrastruktūru, kas ir automašīnu stāvvietas, protams, arī restorāni, suvenīru veikali un tā tālāk. Un tad pienāk tas brīdis, kad ir jāsašnorē kurpes un jādodās ceļā, vai precīzāk zābaki, jo tomēr būtu ieteikums vilkt kalnu pārgājieniem atbilstošus zābakus, dodoties šāda veida maršrutos. Tātad pirmā daļa salīdzinoši lēzena, dodamies pa ielejas malu, sākumā apvidus mežains, un tad jau apmēram pēc 4,5 kilometriem sasniedzam pieturas punktu pie skaista kalnu ezera. Un no tā tad sākās jau otrā daļa, kur ir jādodas mazliet stāvākā virzienā, mazliet stāvākā nogāzē, līdz sasniegtu šī te konkrētā maršruta galamērķi. Aptuveni tā tas izskatās 3 dimensijās. Kā redzams, var teikt, ka augsto Tatru nomale tajā pašā laikā neaprakstāmi skaista vieta. Bet, protams, paliek vēl potenciāls tālākam ceļam. Un to var ļoti ērti darīt, kaut vai pa šo pašu kalnu kori, dodoties tālāk, jo takas ved arī tālāk, augstāk, attiecīgi, cik nu ir iespējas un vēlmes konkrētajā gadījumā. Skaisti, stabili, baudāmi. Tādi, manuprāt, ir Tatru kalni. Ierodoties tur, mazliet atšķirsies vārdnīcas, termini, vietvārdi, atkarībā no tā, no kuras puses mēs ierodamies. Kā jau sapratām, Polijas daļa un Slovākijas daļa. Mans stāsts šoreiz būs par Slovākijas daļu. Tātad, termini. Līdzīgi kā Latvijā un daudz kur citu vietu pasaulē, apdzīvotām vietām, objektiem, smailēm, ezeriem tiek dota nosaukumi saistībā ar to būtību. Tātad Štrbske pleso, kas bija mūsu minētais izejas punkts, no kura uzsākt pārgājienu, ir pavisam vienkārši, nezinu, vārda Štrbske šobrīd tulkojumu, noteikti to varat izdarīt paši, ja interesē, bet tā tad ezers. Pleso ezers. Tāpat, protams,
svarīga lieta ir arī ieleja, vai ne? Jo starp kalniem vienmēr ir ielejas. Lai nekur, bet tur noteikti ir kalnu namiņš, arī figurē kā zīmīgs vietvārds. Vodopad, diezgan saklausāmi, ūdenskrituma, kaut kāda ūdeni saistīta objekta virzienā mūs vedina sedliene, un štit tad ir smaile. Tas būtu par tiem galvenajiem terminiem, ar ko noteikti saskārsieties, ierodoties augstajos Tatros no Slovākijas puses. Protams, arī takām ir kaut kāda veida marķējumi. Var mēģināt tiem sekot, visam vajadzētu būt labi. Plus marķējumiem ir arī, protams, uz stabiem izvietotas norādes ar aprakstiem, virzieniem, aptuvenajiem attālumiem un tā tālāk. Līdz ar to, ja rūpīgi lasa apvidu, seko līdz norādēm, tad ikvienam būtu jāatrod savus izvēlētais galamērķis bez lieliem sarežģījumiem. Bet, protams, ka nekas nav garantēts. Lai vai kā, runājot par krāsām, tad sarkanās ir šīs te galvenie maršruti. Zilais ir marķējums, tā kā ir vairāk kā savienojuma vietas. Maršruts, kas savieno noteiktus kaut kādā ziņā pēc viņa klasifikācijas svarīgus objektus. Zaļā krāsā nomarķēti papildu maršrutiņi, kas varētu būt mazāk svarīgi. Un dzeltens ir savienojums starp citiem maršrutiem. Es neteiktu, ka ārkārtīgi loģiska sistēma, tāpēc, kā jau teicu, ir labi zināt vismaz tik daudz, un ja jūs esat izlēmuši doties pa vienu maršrutu, varbūt ir vērti turēties pie vienas krāsas. Jā, bet, tas viss, protams, atkarīgs no jums pašiem. Dabā, kā tas viss saliekās kopā, tur ir jāizbrauc un jāapskatās. Nav tā, ka visu gadu visi augstie Tatri ir pieejami ikvienam. Uz ziemas sezonu daļa no takām ir slēgtas. Grūti pateikt tieši pēc kādiem kritērijiem tas tiek izvērtēts, bet noteikti marķējumiem uz vietas ir jābūt. Un iespējams arī ir citi veidi, kā noskaidrot vēl pirms ierašanās konkrēti jums interesējošajā vietā, vai ir iespējams piekļūt vai nē. Noteikti ar turismu organizācijām, pārvaldību saistītās iestādes šajā reģionā šādu informāciju sniedz ceļotājiem. Par to varbūt detalizētāk neiedziļināsimies, bet kopumā tas periods augstajos Tatros un iespējams arī citos Tatros ir no 1. novembra līdz 31. maijam ir šie ierobežojumi, kas īstenībā nesen mainījies, jo pirms dažiem gadiem vēl brīdī, kad es vēl devos šajā ceļojumā, tā 2024. gadā vēl bija slēgtas līdz 15. jūnijam. Tātad šobrīd mazliet saīsināts slēgtais periods. Tas tā, vienkārši informācijai. Kopumā Tatru kalni piedāvā visdažādākos veidus, kā kāpt. Pārsvarā, protams, tie ir vienkārši brīvi pieejamas takas, kur var doties ik viens bez jebkāda ekipējuma un pavadības, bet ir atsevišķas vietas, kur tomēr ir nepieciešams gids, un, protams, arī profesionālajiem kāpējiem, kas izmanto ekipējumu, arī ir atsevišķas vietas, speciāli šim mērķim arī iezīmētas, norādītas. Tātad, ja skatāmies no tādas emocionālās puses, tad, atkal varam doties vieni paši, atbilstoši savām spējām. Kopā ar ģimeni pietiekami plašs spektrs Tatru jūs aicina visus kopā. Un, attiecīgi, ļoti daudzas takas ir pieejamas un pa spēkam pat bērniem un veciem cilvēkiem. Arī pro var atrast kaut ko sev, bet, par to šoreiz laikam mazāk. Es vairāk fokusēšos uz tādu vispār pieejamo pamata ceļotājiem, norādot to, ka šis var būt laba alternatīva Ēģiptes vai Turcijas kurortam. Mazliet citādā veidā, mazliet aktīvākā veidā, bet vienalga pieejams visai ģimenei. Case study, tātad mūsu gadījuma izpēte, jeb ejam detaļās,
par maršrutu, ko jau mazliet ieskicēju 3D pārskatā, kad runājām par tatriem. Un te jau mazliet nāk klāt gan video, gan arī detalizētāks paskaidrojums. Īstenībā līdz pat līmenim, ka jūs gandrīz jau sapratīsiet, kur likt savu kāju, kā spērt nākošo soli, ko sagaidīt no šīta maršruta 2 salīdzinoši atšķirīgiem posmiem. Kopumā turpmākajā video turēsimies pie terminoloģijas A, B un C, ar ko saprotot tad šīs te 3 objektus. Tātad lēzenais, zemais, pirmais posms ir mums no A līdz B, un tad otrais posms ir jau kāpšana virsotnē. Te mums parādās tātad šķērgriezuma profils, kas ir augstums virs jūras līmeņa, un arī tas skaisti vizualizē šo te lēzeno posmu, un pēc tam īstenībā ļoti vienmērīgo kāpumu. Un tad šī te taka, var teikt, ļoti ar vienmērīgu slīpumu jūs uzvedīs sedlienes augšā. Ķeramies klāt pie vizualizācijas. Būtībā uzsākam ļoti loģiski, kā jau visās fiziskās aktivitātēs, iesākumam jābūt plūdenam, iesildošam. Tāda ir arī maršruta pirmā daļa. Neskaidrs dažas vietas, kur varētu būt atkarībā no laika apstākļiem, kas ir valdījuši mazliet mitrs, mazliet dubļains, kopumā labs segums, pārvietojamies, vienkārši skatāmies zem kājām, kliņšu, atlūzas, koku saknes un tā tālāk. Kopumā mežains apvidus, tātad saulainās brīžos, saulainās dienās diezgan labi pasargā no svēlenes, bet jebkurā gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka šī sajūta, ka jūs esat kalnos, ir klātesoša. Un pa koku starpām jau šur un tur pavīd jau augstākās virsotnes. Tātad tādā ziņā ļoti pateicīgs posms, jo tiešām nav sarežģīts un varam vērot apkārtni. Tātad bez piepūles, ieklausoties sevī, ieklausoties apkārtējā dabā, veikt šo iesildošo posmu, kas ir gandrīz 5 km, un baudīt pasākumu. Te vēl dažas bildes no tā, kā tas viss sākās, tas, ko tikko izgājām video formātā, te mazliet platākā formātā. Tātad, kā jau minēju, sākumā īstenībā pat vēl ne mežains, bet pat izcirtuma veidīgs, ja pat klājš reizēm, pēc tam sākās biezāks mežs, un, protams, arī skaistie skati jau kaut kur pa vidam. Popradske pleso, tad punkts B, atbilstoši mūsu maršruta klasifikācijai un dimensijām. Tur ir diezgan laba vietiņa, kur apsēsties, atpūsties, apmeklēt labierīcības, nopirkt kādu suvenīru. Būtībā viss, kas nepieciešams, tā skaitā, tur ir arī viesnīca. Nezinu, vai tieši šodien ir īstenībā, godīgi sakot, neesmu papētījis, vainīgs, bet vismaz 2024. gadā bija. Jā, tad, un ja kāds uzskata, ka šis ir tas, ko viņš spēja šobrīd, tikpat labi griežamies atpakaļ un dodamies mierīgi atkal pa ielejas malu lejā uz Štrbska pleso. Kopumā par šo te projektu, ja jau šobrīd saprotu, ka tas šķiet interesants, noderīgs, es esmu arī radījis mazu mehānismiņu, kā jums ir iespēja atbalstīt man radošo darbību, bet par to mazliet vairāk arī būs pašā šī video noslēgumā. Bet ir laiks doties tālāk, un tālāk mēs dodamies no punkta B uz punktu C, tātad augšā pa nogāzi. Kā redzam pēc video, jau pilnīgi cita situācija. Pārvietošanās ātrums daudz lēnāks. Tas prasa krietni lielāku piepūli. Par laimi šie te kliņšu bluķi veido kaut ko līdzīgu pakāpieniem. Daudz viet
šķiet pat gandrīz kā trepes, jo tie tiešām ir iekārtoti un sakārtoti. Var redzēt, ka kāds ir savu roku pielicis, lai tas viss būtu pēc iespējas labāk baudāms. Un īstenībā attiecībā uz sauli te nu vairs nav kur patvērties. Ja ir karsta diena, domājot par aizsardzību no saules, krēmi, cepures, brilles, tas viss ir, jo te vairs koku nav šajā te periodā. Tāda augsta ir kaut kāda krūmāja, kas jau ir zeme, bet kopumā atliek tikai soļot. Un ik pa laikam iespējams atpūsties, ja? Bet tas ir individuāli. Un te jau, ja mēs runājam par sajūtu, kas ir kalni, tad šis ir tas. Šis posms ir tas, kura dēļ baltieši brauc uz Tatriem. Un tas ir tas, ko mēs nevaram iegūt savā tuvākā apkārtnē. Tātad arī segums tuvāk virsotnē, tur jau tie klinšu bluķi samazinās, kļūst tāds jau līdzenāks, smilšaināks, pieblietētāks nostaigāt. Bet, var sakot, cits materiāls, var teikt, tas tā masīvā klints jau pārņem virsroku un šie te bluķi, kas ir pa ceļam, maisās pa kājām arvien mazāk. Vēl dažas dimensijas atšķirīgā griezumā, tātad paaugstinājums virs jūras līmeņa. Būtībā tā otrā daļa ir tikai nieka 500 metri vertikālā plaknē, kas interesanti. Attālums horizontālā plaknē ir kilometrs, bet paaugstinājums 500 metri. Protams, ka mums nepietiek šo te kilometru diezgan neiespējami uzkāpt taisni, tāpēc šī taka ved zigzagā, un tas jau mums dod gandrīz 3 kilometrus vienā virzienā, ko iet. Ja, tātad, kurš dodās augšā, viņam jāsaprot, ka tas ir kā minimums noiet 3 kilometrus pa lēzenu, bet, protams, 3-kārt grūtāk. Un arī jārēķina vienmēr ir spēja atgriezties. Tas jau ir cits stāsts. Varbūt šis nav tas piemērotākais gadījums, kad tu uzsvērt, jo kopumā maršruts ir vienkāršs, bet vienalga arī atpakaļ ceļš ir jāierēķina savos spēkos. Un te mazliet vizualizācijai atskats atpakaļ uz ieleju, salīdzinot to, kā tas izskatās no dažādiem augstumiem. Un šis īstenībā varētu būt viens no skaistākajiem Tatru skatiem. Kāpēc es tā atļaujos apgalvot? Mazliet tālāk video jūs to redzēsiet. Un, protams, kad skats no malas uz augstākajām virsotnēm ir kaut kas īpašs. Dažkārt tas ir pat vēl baudāmāks nekā pašam atrodoties augstākajā virsotnē, ko iespējams ietver migla, mākoņi jau pat, iespējams vēl sliktāki laika apstākļi. Tas, ko varu teikt par šo maršrutu, arī te, jau uzkāpjot Sedlienē augšā, jau laika apstākļi bija krasi mainījušies, salīdzinot ar tiem, kas bija lejā pie ezera. Tātad daudz skarbāk. Tātad iedomājieties paši, kas notiek, ja jūs uzkāpjat pašos augstākajos kalnu porēs un virsotnēs. Un, jā, tas ir stāsts par to, ko no kurienes mēs varam vērot. Tātad tā vairs noteikti nav nekāda medusmaize, bet šis ir ļoti labs kompromiss. Iegūt kalnu sajūtu tajā pašā laikā. Es gribētu teikt, paliekot civilizācijā. Dažas bildes platākā leņķī. Un arī video. Šeit ir jau iepriekš pieminētais skats uz dienvidu virzienu, ja, kur pavarās šī 20 līdz 25 kilometru platā zemiene, jeb ieleja. Ja. Es teiktu ļoti iespaidīgi un arī veiksmīga diena, jo kopumā redzamība ir laba, ko nevarētu teikt par augstākajām virsotnēm. Kas interesanti, aptuveni pēc gada, tātad nākošā gada laikā,
viesojos šajā te Baltūr, kas ir Baltijas valstu lielākais fórums turisma organizācijām un kompānijām attiecīgi. Un tur bija ļoti interesanti, kad pie Slovākijas stendes pamanīju kaut kur redzētu skatu. Jā, tātad, un tas arī man lika domāt to, ka jā, es esmu bijis pareizā vietā. Ja jau valsts sevi prezentējot, izvēlās šo te kadru likt savā stendā, ekspozīcijā. Tad norisinās Ķīpsalā parasti šī izstāde. Starp citu, jā, bildē redzam arī mana mamma, jā, kas ir ļoti saistīta ar turismu. Īstenībā tieši viņas dēļ, jo viņa ir arī pēc izglītības ģeogrāfs, tieši viņas dēļ un pateicoties tam, ka man mājās bija ārkārtīgi daudz dažādu grāmatu par vēsturi, ģeogrāfiju, ceļojumiem. Jā, tad jau no agras bērnības man bija šī iespēja lasīt, kas, es gribu teikt, ir būtisks pamats tālākajā dzīvē. Gan visā, sākot no spējas pašam pēc tam kaut ko uzrakstīt, izteikties, nemaz nerunājot par gramatiku, vārdu krājumu un tā tālāk. Jā, tā kā ģeogrāfijas grāmatas, tas ir tas, kas manā dzīvē ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs faktors. Īstenībā arī karjeras izvēlē varētu tā teikt, kaut kādā mērā, protams. Interešu un fokusa ziņā kā minimums. Lūk, tātad, un te ir arī viens no šīs te pašas Baltūra izstādes bukletiem, ko es arī paņēmu Slovākijas stendā. Tīri tās intereses dēļ, kad es biju šajā te vietā Slovākijā bijis iepriekš, un tad te arī interesanti bija paskatīties, kā viņi pozicionē šos savus tatrus. Un jā, tad grāmatā ir fokus, kā jau redzējāt sākumā vākā, tieši uz ģimenes atpūtas iespējām. Un tur tās ir visdažādākās, bet, protams, es uzreiz nofokusējos uz to, kas saistāts ar dažādām aktivitātēm, tieši sportiskajām, un tad tas hikings, ja angļu valodā, tātad kāpšana pa kalniem, tas ir arī uzsvērts. Un tā skaitā pieminēs arī mūsu pašu Štrbske pleso maršruts, atceramies A līdz B. Tas tiek ļoti rekomendēts ģimenēm. Ja, atkal tāds mazs punkts, ja, bet tikai līdz B. Tas ir svarīgi. Tātad, jā, vienkārši ieliku arī rekvizītus šīs te grāmatnes izdevējai. Ja kādam interesē, vienkārši var saprast, no kuriem šī informācija nāk. Mazliet, bet atkal filozofija. Es nespēju vienkārši dzīvot, vienkārši iet, vienkārši kāpt. Tās pārdomas par procesu, par notikumiem, par sevi pašu ir vienmēr līdzās. Un kalni tā ir fantastiska iespēja nodoties kaut kādām mazliet garīgākām procedūrām attiecībā uz sevi, uz apkārt notiekošo. Un tad tie jautājumi rodās paši no sevis, vai ne? Tad esam uzkāpuši kādā virsotnē. Vai virsotne bija mērķis, vai process bija mērķis varbūt. Kas ir tas, ko es ieguvu no šī visa? Ko darīt tālāk? Tieši tikpat svarīgi ir saprast, ka nebūs vienas atbildes. Un katrs no kāpējiem noteikti domās kaut ko citu, jutīs kaut ko citu, atcerēsies no tā visa kaut ko citu. Manā gadījumā atziņas, ko es noteikti gribētu uzsvērt, ir par virsotņu sasniegšanu. Ja bez pūlēm tas nenotiek, un tas ir it visās dzīves jomās. Tikai pieliekot pūles mēs varam kaut kur nokļūt un iegūt iespēju palūkoties plašāk, atvērt šo te aizkaru, ieraudzīt tālāk aiz apvāršņa. Ja, tātad tas ir pūles. Tas nav dabiski. Ja, dabiski ir tērēt pēc iespējas mazāk enerģijas. Ja, bet cilvēkam, kurš domā par garīgu attīstību, tas gan ir mazliet citādi. Cilvēks un cilvēka vieta, kā jau iepriekš pašā sākumā domājām par kā veidojās kalni, kas tas ir pa laiku, tas ir prātam netverams laiks, prātam netverami mērogi, un paši kalni to ilustrē spilgtāk kā jebkas, un atrodoties tieši tur, mēs saprotam, cik ārkārtīgi svarīgi mēs varam būt viens otram,
cik mēs esam niecīgi bez līdzcilvēkiem, un cik svarīgi ir dalīties tajā, kas mums ir, īpaši jau savā mīlestībā un savā klātbūtnē. Jo viss pārējais ir tas, kas sarūs, ko sāja tārpi. Tas, kas ir nemirstīgs, ir šī te mūsu pieredze, emocijas, piedzīvojumi. Es gribētu teikt tā. Un, lai to visu piedzīvotu, protams, ir jābūt kādām iekšējām vēlmēm, zinuļiem to darīt. Un šis viennozīmīgi ir labākais laiks, kad ielūkoties arī sevī un palūkoties. Kāda ir mana atbildība pret manis paša dzīvi, protams, arī pret līdzcilvēkiem, arī pret sabiedrību un valstu kopumā. Planēta. Tas ir mazliet klišejiski, bet arī planēta Zeme ir mūsu kopējā atbildība. To ir pierādījusi vēsture. To pierāda arī šodienas notikumi pasaulē, ka pārlieku lielas varas uzticēšana, nodošana vienu cilvēku rokās vienmēr ir traģēdija pārējiem. Esam atpakaļ. Tālāk no filozofijas, tuvāk noslēguma vērtējumam. Par to, ko es noteikti ieteiktu ņemt līdzi šajā konkrētajā maršrutā. Pirmkārt, protams, atbilstošus apavus, otrkārt, noteikti ūdens rezervīti. Nelielu, bet obligātu. Un trešā lieta ir, protams, kaut kas, kas jums nodrošinās iespēju nokļūt sev vēlamajā gala punktā C vai B un atgriezties sekmīgi atpakaļ. Tātad vai jums ir mobilais telefons, kas ir uzlādēts, kurā ir ielādētas kartes, ideālā gadījumā offline kartes, kas ir pieejamas bez interneta, vai arī jums ir vienalga buklets, kartes izdruka, jebkas jūsu drošai navigācijai. Nākošā lieta arī apģērbs nav maz svarīgs. Tomēr, lai baudītu procesu, lai gūtu maksimālo prieku, bieži vien to nodrošina tieši laika apstākļiem atbilstoši izvēlēts apģērbs. Par to, kas būtu jauki, ja būtu, jeb svarīgas, bet varbūt negluži obligātas lietas, kas jebkurā gadījumā vēl vairāk uzlabos jūsu kalnos došanās pieredzi. Un kā pirmais no tā es ieteiktu nodrošināties ar kaut kādu manevra iespēju attiecībā uz apģērbu, uzvilkt biezāku vai novilkt kaut ko nost. Tātad padomāt par to, lai ir varianti šajā ziņā, uzkodas, kāpēc nē. Tātad pārgājiens nav garš, kā sapratāt pēc kopējām dimensijām, un pašās beigās to viņi pieminēšu vēlreiz noslēgumā, tieši cik tas kopā sanāk mums. Bet uzkodas, kas arī ir jauki, ja ir jau līdz pašam sev tas, kas tev garšo, ko tu esi pieredzis uzkost. Nevis kaut kas, ko nopirks vienīgajā mazajā kioskā kaut kur pa ceļam, kas varētu nebūt tas optimālais variants. Par trekinga nūjām gaumes lieta. Ja tev tās patīk, ņem, nenožēlos. Kompresijas zeķes, vēl viena salīdzinoši specifiska lieta. Zeķes kopumā ir gandrīz tikpat svarīgas, cik apavi. Jo tas ir tas starposms, tā blīve starp tavu pēdu un starp apava virsmu. Un, ja mēs domājam par tulznu iespējām un tā tālāk, tad zeķe pats par sevi ir svarīgs elements. Ja tā ir kompresijas, vēl jo labāk. Iepriekš pieminētā aizsardzība pret saules stariem. Ja ir saulaina diena, tad tas ir aktuāli. Ja ir droši zināms, ka būs apmācies, tad var šo elementu arī izlaist. Naudiņi. Atceramies punktā B, suvenīri. Iespējams tev interesē. Un fotokamera.
jo tas, ko jūs redzēsiet pa ceļam, ir vērts, lai to iemūžina, lai to piefiksē. Un pēc tam pašiem būs interesanti gremdēties atmiņās līdzīgi, ka es to šobrīd daru, gremdējos atmiņās par 2 gadus seniem notikumiem. Tā arī jūs noteikti, ka labprāt ielūkosieties savā piedzīvojumā pēc 2 vai 20 gadiem. Medicīna mazā, kompaktā somiņa, kur ir plāksterīši, nezinu, varbūt vēl kaut kas, zālītes kādas, paši zinat savas kaitas, vai ne? Noslēguma vērtējums. Beidzot esam nonākuši līdz tām. Te es īsumā parādīšu arī lāzerīti, ko es ar to visu domāju, bet kopumā maršruts dodoties no izejas punkta līdz viduspunktam, ietur vietai un līdz pat augšā, līdz sedlienai un atpakaļ. Tas viss mums kopā ir 15 km. Ja jūs spējat noiet 15 km pārgājienā, vienkāršā, tas ir pats sākums vispār domāt par šo, jo te tomēr mums ir arī paaugstinājums, kas ir gandrīz kilometrs. Ja, tā kā izvērtējiet savus spēkus. Runājot par piemērotību dažādām auditorijām, esmu izveidojis tādu kā diagrammu, kurā es tad mēģināšu attēlot šo te piemērotības pakāpi, sākot no 0, kas ir centrā, tātad tas ir nav rekomendēts jums, konkrētai auditorijai, tādas kopā ir 5, sākot no bērniem un veciem ļaudīm, vidējas formas pieaugušajiem, tad labu fiziskās sagatavotības līmeni, tad pro, kas kāpj un dara to daudz, un tad arī ir atstāts vēl rezervītai šī kategorija jau ar ekvipmentu, ar aprīkojumu, kas šajā gadījumā vispār nav apskatīts. Tas varbūt būs kādos citos maršrutos. Ja, bet tad kopumā, un ja ir 5, tad 5 mums ir ārpusē, ārējā rinda. Tas nozīmē, ka mēs ļoti iesakam konkrētai auditorijai konkrēto maršrutu. Tad sākam ar pirmo zilā līnija no A, Štrbska pleso, uz Poprātska pleso, B, pie tā skaistā ezeriņa. Ja? To es ļoti viennozīmīgi iesaku visa vecuma, visu spēju aktīvajiem cilvēkiem. Atsaucīt arī uz to bukletu, ko iepriekš minēju, arī Slovāki paši šo rekomendē. Vidējas sagatavotības pieaugušajiem arī tas būs lieliska pastaiga, 100% iesakāma. Savukārt tiem, kam ir laba fiziskā sagatavotība, es ieliku tikai vērtējumu 1. Ar to domājot, ka šis maršruts nav pietiekams. Tas ir pārāk viegls. Ja nu vienīgi tas ir kā atpūtas pastaiga, relaksiņš starp, varbūt atpūtas dienas starp kādām augstākām virsotnēm, kas bija vakar un kas būs rīt. Tā, bet principā es to uzskatītu par atpūtu. Doties no A līdz B labi sagatavotam pieaugušajiem. Attiecībā uz pilno maršrutu, kas ir no A uz B un tad augšā uz sedlieni, šis te pilnais maršruts maziem bērniem un veciem cilvēkiem ne visiem būs pa spēkam, uzreiz varu pateikt. Ja jūs esat savu bērnu gatavs nest uz pleciem vai kukaragā vai vēl kādā citā metodikā, droši dodieties, bet viņš var pateikt kādā brīdī, ka nebūs. Ja, tā kā, tur ir tā, gandrīz 50 uz 50, es teiktu. Vidējas sagatavotības pieaugušajiem, gandrīz varētu tā kā ieteikt. Mazliet mazāk pa 5, 4, jo tomēr tā piepūle tur ir. Tas vienalga ir iesakāms, un iespējams tas ir labākais veids, kā sākt uzlabot savu fizisko sagatavotību, jo šajā brīdī, tuvojoties tam punktam C, ja jums fiziskā sagatavotība nav laba, jūs to sajutīsiet. To es jums apsolu. Tas tur ir. Un iespējams tas ir tas brīdis, kad jūs pārdomāsiet varbūt kādus ikdienas paradumus, kaut ko darīt mazliet savādāk, kaut ko vairāk, kaut ko mazāk. Ja, tad savukārt labas fiziskās sagatavotības pieaugušajiem šis ir lielisks maršruts, perfekta izvēle. Vienkārši baudīsiet procesu. Pro
tiem, kas kāpja regulāri, daudz, augstās virsotnēs, vēl ar vienu bez ekipējuma, vienkārši hikings. Nu, tur atkal tas pats variants, teiksim tā, pārāk vienkārši. Tiem, kas ir aktīvi, regulāri, nu, tur ir, protams, risī kā minimums. Un starp citu, kalni lieliski spēj izaicināt arī attiecības, ja dodaties kopā. Šis darbs ir veltījums manai nu jau bijušajai sieviņai, ar kuru kopā esam izgājuši gan šī maršruta, gan arī dzīves, neskaitāmas ielas un virsotnes daudzu gadu garumā. Un tas ir tas, kas paliks, šie iespaidi, pieredze un atmiņas. Attiecībā uz video kā tādu, uz šo filmu, uz šo darbu, saucam to, kā gribam. Ja patika, nekautrējies, to atzīmēt, ja domā, ka tas varētu noderēt vēl kādam citam, droši dalies. Savukārt, ja savu sajūsmu vēlies izteikt plašāk, laipni lūgti komentāru sadaļā. Bet tajā pašā laikā nekautrējies arī rakstīt pamatotu kritiku, ja tādu saskatu, attiecībā uz pilnīgi visu, sākot no maršruta izvēles, no tur ietvertās informācijas līdz tehniskajam izpildījumam, līdz faktiem un informāciju un zināšanām, ko paudu. Tā skaitā par ģeoloģijas aspektiem, ko jāatzīst, esmu studējis krietni sen, varbūt kaut kas ir mainījies, varbūt ir kādas jaunas tendences, jaunas vēsmas, tieši kā mēs vērtējam kalnu veidošanos, tā kā arī tie komentāri pavisam noteikti ir ļoti vēlami. Kā arī pilnīgi jebkuri citi. Varbūt jau ir jums sava pieredze tieši konkrētajā maršrutā vai citu vietu augstajos Tatros. Varbūt vēlaties kaut ko ieteikt, kuros maršrutos doties tālāk un veidot kādu līdzīgu apskatu. Ja, tā kā tas viss, protams, komentāru sadaļā. Kopumā par kanālu, nu, ja vēlies nepalaist garām līdzīgu saturu nākotnē, vienmēr ir iespēja pierakstīties. Bet tad pašā noslēgumā par to, ko minēju jau pusceļā. Patreon platforma ir iespēja atbalstīt radošo darbību, un šajā gadījumā pievienojoties tur, jūs iegūstat divas vērtīgas lietas. Pirmām kārtām KMZ failu, kas ir ģeotelpiskie dati, vektoru dati, ja, ko jūs varat ielādēt savā viedierīcē un iziet šajā apskatā aplūkoto maršrutu metrs metrā. Nu, jūs saprotat tālu no civilizācijas, taku labirinti, esot manīti arī vilki un lāči, ja, nu, dažkārt ir labi zināt precīzi, kur doties. It īpaši, ja ģeogrāfija ir uz jūs. Un otra lieta, kas ir, manuprāt, vislielākā vērtība jūsu ieguvumam, ir PowerPoint prezentācijas sagatave. Kā jau sapratāt, viss šis darbs bija balstīts tieši uz Microsoft Office programmatūru PowerPoint un izmantojot dažāda veida funkcijas, tajā tika radīts šis darbs. Tātad tur atradīsim ne tikai PowerPoint prezentācijas sagatavi, jau noformētu, dažādā veidā animētu, bet arī pamācības tieši kā tur esošās funkcijas pielāgot savām vajadzībām. Instrukcijas ir sagatavotas divās valodās, arī interfeisi PowerPointā atšķirās, ja, šajās te valodās, jo dažiem patīk latviešu tulkojums, daži paliek pie angļu tulkojuma šīm te funkcijām iekšā programmatūrā. Līdz ar to šīs te divas plūsmas paralēli tur ir. Instrukcija ilgums ir latviešu valodā pat vairāk kā stunda, angļu, manuprāt, mazliet mazāk, lai vai kā detalizēts paskaidrojums tieši kā pielāgot uz šajā stāstā redzētos efektus tieši savām vajadzībām, tieši tavai nākotnes lieliskajai prezentācijai.
Par prezentāciju kopumā. Es uzskatu tā, ka prezentācija ir puse no jūsu sekmēm, jūsu uzstāšanās laikā. Kopumā, ja skatāmies šo te grafiku, tad mans vērtējums ir sekojošs. Ja jums nav labas prezentācijas un nav arī zināšanu, tad, diemžēl, izgāšanās ir neizbēgama. Ja jums ir viens no šiem elementiem, tad jūs esat tikai un vienīgi pelēkā masa. Jūs neizcelsieties ne sliktā, ne labā nozīmē. Savukārt, ja jums ir abi elementi, jūs esat tuvu perfekcijai. Un tas ir tas, ko es jums spēju piedāvāt. Ja jums ir zināšanas, protams. Un būtībā nav jau svarīgi, kurā vidē jūs atrodaties. Vai jūs esat ierēdnis, kam ir jāprezentē savi plāni un rezultāti, vai jūs esat uzņēmējs, kam ir jāsadarbojas ar partneriem, jādalās ar idejām, vai arī iespējams mācības spēks, kam ir jāuzrunā auditoriju un jārada izglītojošu raksturu prezentācijas. Vai varbūt jūs esat ceļotājs līdzīgi kā es, un jūs vēlaties šādā stilā aprakstīt, iemūžināt sev un iespējams arī priekš citiem savu pieredzi. Tā kā prezentācija ir lielisks veids, kā to izdarīt. Muļķis pacelsies līdz vidējam, mērenam līmenim un nepaliks sliktā atmiņā. Un patiesībā nevienmēr ir jābūt muļķim, lai būtu nekompetents, vai ne? Dažkārt mēs varam tikt iemesti situācijā, kur esam spiesti, piemēram, aizvietot kolēģi. Un šajā gadījumā jūsu izdzīvošana būs tieši atkarīga no tā, cik laba prezentācija būs kolēģim. Ja jūs dosieties auditorijas priekšā un mēģināsiet ar muguru pret klausītāju salasīt smalka teksta blāķi, ko pat īsti nesaprotat, izgāšanās būs garantēta. Savukārt, laba prezentācija jūsu uzdevumu padarīs krietni vieglāku un glābs iespējams visu organizāciju kādā brīdī. It īpaši svarīgi, protams, tas ir, ja tas notiek kādas starptautiskas sadarbības ietvaros. Jo galu galā mēs, latvieši, Latvijas tauta un Latvijas pilsoņi kopumā esam pārāk maza kopa, lai varētu būt pavirši, lai varētu atļauties neizmantot visas iespējas savu mērķu sasniegšanai un tādējādi būt konkurētspējīgi uz lielās pasaules fona. Profesora kungs, varbūt arī jūs vēlaties pacelt nākošajā līmenī savas prezentācijas tehnisko izpildījumu. Tā teikt, studentus nākošajā lekcijā atstāt mēmus un pārmaiņas pēc nevis aiz temata nepārzināšanas, bet gan dēļ jūsu lieliskās prezentācijas, kas ir aizraujošs, dinamisks, uzmanību noturošs. Tas arī viss. Uz redzi un izdošanos!